Pēc pārtraukuma pie jums atgriežas raidījums Vidzemniekam izdodas. Šoreiz raidījumā būs stāsts par rehabilitācijas un fitnesa centru Bimenī. Raidījums taps ar Hipotēku bankas atbalstu. Skatieties ceturtdien pēc vakara vēstījuma. Viņi ir starp mums. Viņiem ir mērķis. Viņi zina, kā to sasniegt. Viņi uzņemas atbildību. Mēs viņus atbalstām, jo mēs viņiem ticam. Valsts atbalsta programmu aizdevumi biznesu uzsācējiem, uzņēmējiem ar pieredzi un prasmīgiem lauksaimniekiem. Hipotēku banka. Mums ir svarīgi, lai jums izdodas. Šoreiz raidījumā vakara vēstis skatieties, kā Burtnieku novadā uzsākta apkures sezona. Esošā pabalstu sistēma laukos rada strādnieku trūkumu. Kocānos labiekārto kokmuižas apkārtni. Drošas braukšanas skola Valmierā pārbauda autovadītāju gatavību ziemai. Datumi kalendārā un termometra stabiņš aiz loga vēsta, ka jau aptuveni pirms 2 nedēļām bija laiks uzsākt apkuras sezonu. Daudziet Latvijā to gaidīja ar bažām, iedzīvotāju lielo parādu dēļ. Šajā ziņā izņēmums nav arī Burtnieku novads. Sijā Renete siltumu šobrīd nodrošina Lizdēnos un Burtniekos. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs stāsta, ka vēl pavasarī iedzīvotāji nebija noreiķinājušies par aptuveni 40% aizvadītajā ziemā patērētās siltumenerģijas. Tik bēdīgi vairs neizskatās. Šajā brīdī uz oktobri ir jau samazinājies līdz 24%. Tas sastāv kādus 5000 latus. Protams, mums kā mazam uzņēmumam, kuram jāiegādājās cietais kurināmais, tas ir malka, arī šie 5000 ir ļoti svarīgi. Ko nozīmē tas, ka mēs neesam varējuši iegādāties vēl pilnvērtīgu malku visai sezonai. Parādu dēļ ar pašvaldības atbalstu uzņēmumu šobrīd iegādājies aptuveni pusi apkuras sezonai nepieciešamās malkas. Bažas rada arī fakts, ka šodien cietā kurināmā cena pieaugusi par aptuveni 40%. Tādēļ vairāk būs jāmaksā arī iedzīvotājiem. Lielākā jau problēma ir tā, ka šīs katlamājas ir jaudīgas un domātas savulaik lielākai platībai, ko kurināt. Diemžēl šī platība samazinājusies un, kā jau mēs ļoti labi zinām, jo mazāk patērētāji, jo vairāk jāmaksā tiem, kas ir palikuši. Tikmēr daudz smagāka situācija ir Valmieras pagastā. Arī šeit, lai uzsāktu apkuras sezonu, uzņēmums VP Komforts lūdzis palīdzību pašvaldībai. Šobrīd siltumu saņem 14 daudzdzīvokļu mājas. Apkurē vēl joprojām nav pieslēgts nams Vanagu ielā 5. Šeit iedzīvotāji pamanījušies uzkrāt pa 24,000 latu lielu parādu. Ļoti daudz ir aizņēmušies kredītus, kuri, saprotams, jādod pirmām kārtām. Un tad jāatliek, bet praktiski viņiem neatliek nemaz, ko maksāt mums par siltumu. Mums darbojas firma, parāda piedziņas firma, ko viņi darbojas likuma robežās. Un tas arī lēni iet, bet tiem, kas nav tur daļa, arī nav ierakstījuši zemesgrāmatā, tiem šo īpašumu nevar atņemt. Tiesas izpildītais neko nevar darīt. Arī starp Viesturu laukumu daudzdzīvokļu mājām dažai parāds sasniedzis 10 000 latu. Šeit gan pie vainas lielākoties ir atsevišķas mājsaimniecības un ļaunprātīgie nemaksātāji. Palielinoties akcijas nodoklim dabasgāzē, šajā sezonā noteikti kāps arī apkuras izmaksas. Tādēļ uzņēmums VP Komforts šo ziemu gaida ar bažām. Ja tā maksāšana būs tāda kā pagājušā gada, tad mēs kaut kā izvilksim, jo kādām mēs paliksim parādā, bet, saprotams, pa gāzi mēs nevaram palikt parādā. Abi nama apsaimniekošanas uzņēmumi vērtē, ka šobrīd vienīgā iespēja, kā iedzīvotājiem samazināt izmaksas par siltumu, ir daudzdzīvokļu māju siltināšana. Īpaši šobrīd, kad šo darbu veikšanai pat 50% apmērā iespējams saņemt līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem. Renovētās mājas Viesturu laukumā jau aizvadītajā ziemā par siltumu maksāja krietni mazāk. Šodien arī iedzīvotāji Lizdēnos nolēmuši sakārtot savu īpašumu. Burtniekos cilvēki vēl ir skeptiski, jo, protams, tas ir diezgan liels arī cilvēku ieguldījums. Un skatoties, ja nespēja samaksāt par apkuri, tad vēl, viņiem ir bail, ka viņiem palielināsies šī apsaimniekošanas maksa.
dēļ šīs energoefektivitātes. Aizmugurē mājā, kurā tika siltināta, siltuma patēriņš samazinājās par 50%. Tās ir liels daudzums. Ja te cits mājas pagājušajā gadā jau maksāja latu 60 un tālāk, tad tur kaut kur apmēram bija 70 centiem tikai. Tātad ieguvums ir. Lielākoties cilvēkiem trūkstot uzņēmības, lai uzsāktu savu nama renovācijas projektu. Tādēļ pagaidām abi uzņēmēji cer, ka šī ziema nebūs tik barga kā aizvadītā, lai daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji spētu noreķināties par patērēto siltumenerģiju. Pirmdienas vakarā uz autoceļa Smiltene Silva notriekts gājējs, kāds 1966. gadā dzimis Silvas iedzīvotājs. Vīrietis no gūtajiem ievainojumiem miris notikuma vietā. Automašīnai Volkswagen Passat, kas iesaistīta negadījumā, konstatētie bojājumi liecina, ka gājējs sadursmes brīdī atradies uz ielas braucamās daļas. Pēc trieciena automašīnas salonā ielidojusi 2 litru alus pudele. Gājējs bija ģērbies tumšās drēbēs un pie apģērba nav bijuši gaismu atstarojoši elementi. Arī automašīnas vadītājs paskaidrojas, ka tumsā un pretīm braucošo automašīnu stārmešu gaismā cilvēks bez atstarotājiem pamanīts tikai mirkli pirms sadursmes. Par notikušo uzsākts krimināla procesa un nozīmēta ekspertīze, kuras laikā arī noskaidros, vai gājējs bijis alkohola reibumā. Kā norāda policija, vietā, kur notriekts gājējs, ielas braucamai daļai blakus ir arī gājēju celiņš. Tādēļ policijas darbinieki vēlreiz atgādina, ka diennakts tumšajā laikā, pārvietojoties pa ceļu, pie apģērba noteikti ir jābūt atstarojošiem elementiem, lai autovadītāji gājēji varētu laikus pamanīt. Lai gan ik gadu tiek izdalīti tūkstošiem atstarotāju, policijas darbinieku novērojumi liecina, ka cilvēki aizvien izturas viegliprātīgi un pa ceļiem un ielām pārvietojas bez atstarojošiem elementiem. Jāatgādina, ka par atstarotāju nelietošanu diennakts tumšajā laikā gājējiem var piemērot arī brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 latiem. Spa Estonija Pērnavā piedāvā lielisku atpūtu visai ģimenei. Vienu no labākajiem saunu un baseinu centriem Igaunijā. Plašā klāstā skaistumkopšanas un veselību nostiprinošas procedūras, kā arī sātīgu maltīti un nakšņošanu viesnīcā. Spa Estonija Pērnavā tā ir lieliska atpūta visai ģimenei. Vairāk informācijas www.spaestonia.ee. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem, piedāvājot labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest iepērk cirsmas un mežus īpašumā, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu Salacgrīvas ostā un Masalacā. Zvani 265 55 924. Pagājuši tie laiki, kad laukos pienu varēja slaukt spainī, bet tīrumu apart ar zirdziņu palīdzību. Ienāk jaunās tehnoloģijas un tās prasa zināšanas. Un ja vēl pieplusējam tam, ka daudz strādāt gribošie cilvēki no laukiem ir aizbraukuši, tad lauksaimniekiem jāsacina, labu darbinieku atrast ir tikpat kā neiespējami. Meklēju sev, kas varētu manā vietā slaukt, jo principā es daru visu pati. Gan slaucu, sēkloju, gan atbildu par slaukšanas iekārtām, par apkopēm, par teļiem, teļu dzirdināšanu, barošanu. Tad iznāk tā, ka es praktiski nekur no mājas ārā netieku. Sestdienas man nav, svētdienas man nav, Jāņa man nav, jaunais gads man nav. Ko nozīmē? Es varu paņemt brīvu, dēls atnāks manā vietā. Es varu aiziet dēlu vietā. Slimot, es atļauties nevaru. Saimnieks strādniekus fermai un arī modernajai traktortehnikai meklē jau gadus 5, bet bez rezultātiem. Bet varbūt te vainojums ir saimnieku augstās prasības. Tehnikai bija jābūt tā kā Eiropas Savienībā. Prasības, lai es nodotu pienu pārstrādes uzņēmumu, jābūt tā kā Eiropas Savienībā. Ja speciālists fermā izpildītu tās prasības, kuras no viņa gaida saimnieki, un kuras savukārt no saimniekiem prasa piena pārstrādātāji, tad te atzīst, arī atalgojums būtu augsts. Saimnieki ir ar mieru arī paši apmācīt, taču gribētāji jau nav. Bet tos, kas atnāk bez uzvaktēšanas, fermā nevarot atstāt. Tā pavisam dārga saimniecei šovasar sanāca gurķu marinēšana, kurai bija paņemta brīvdiena. Un paņēmu vakaru brīvu, un otrā dienā izrādās iesaukšu pienā cietstāvošu govu tikko aizlaist. Un tā tad ir
inhibitoru iekšā pienā, un piens ir nederīgs, un 3 tonnas bija jāizlai zemē. Tas nozīmē, man tie gurķi bija ļoti dārgi. Es varēju nopirkt un nemaz neuztraukties pa sēšanu, pa stādīšanu un par ražas novākšanu. Un saimnieki arī neslēpj, ka akmens būtu metams arī lauku profesionālo skolu dārziņā. Jo vairāk kā te nākuši jaunie tā sauktie speciālisti, bet praktisko zināšanu diemžēl nav. Šie speciālisti, kas atnāk tikko pabeiguši skolu, viņi teorētiski sagatavoti. Viņiem ir grāmatas, diplomi, viss ir tā kā vajag. Ielaid viņi šeit iekšā un te rodās tā problēma. Viņš zina, kas ir varbūt stafilokoks, bet viņš sliktākā gadījumā prasa, ko viņš ēd. Tā par ko mēs te varam runāt? Lauksaimnieks jau nav tikai pielikt spairu un izslaukt pienu. Lauksaimniekam šobrīd ir jāsaprot šī elektronika, kas ir Eiropas Savienības prasības, kad standarti jāievēro, lai saņemtu tādu pašu pienu naudu. Uz to viņi nav gatavi. Un savā ziņā strādnieku trūkumu ietekmē arī pabalstu sistēmu. Tad, kad nebija šī pabalstu sistēma, bija cilvēki, nebija problēmas. Mums jau tie, kā lai nosauc, ilgtermiņa pabalstu saņēmēji ir paaudzēs. Es esmu šo darbu darījusi kopš pirmsākumiem, un tad bija vecāki, tagad nāk bērni, un nu jau ir mazbērni, jau tiem bērniem jau ir bērni. Un tā tas turpinās. Un tas cilvēks jau nemaz nav interesēts kaut ko mainīt savā dzīvē, jo viņa prasības ir atbilstošas tam pabalstam, ko viņš saņem. Viņš māk izdzīvot, viņš ir vairāk vai mazāk paēdis, pliks arī viņš nestaigā, un viņš dara, ko viņš grib, tad pēc principa, lai strādā muļķi. Tas, ka pabalsti neprasa cilvēku līdzdarbību, tad arī rada šo principu man pienāks. Vai pirms pāris gadiem bija mēģinājums to laust un trūkumā nonākušiem cilvēkiem, pašvaldība piedāvāja zemi kartupeļu audzēšanai, bet var teikt, ka šis nodoms izgāzās. Cilvēks skaidri un gaiši pasaka, es labāk eju uz aktu un sēdēšu cietumā nekā strādāšu. Tātad arī šis ir jautājums, kas notiek ar mūsu laukiem un kāda būs to rītdiena. Kokmuižas apkārtne īstenis ir bijusi ievērojama ar tās 9 alejām, parku un dīķiem. Tās vēsturiskais centrs ir veidojis 18. gadsimtā, taču laikam ejot tas ir piemērots skolas vajadzībām. Daudz koki, kā arī citi apstādījumi ir nokaltuši un vairs nav estētiski. Tādēļ Kocēnu doma, sadarbojoties ar ainavu tehniķi, veic Kokmuižas vides sakārtošanas darbus. Pats sākums jau bija pavasarī, kad pie mums viesojās tajā laikā valsts prezidents, un es skatījos, kā tie Kocēni izskatās tāda kritiska acis, tā kā iebraucies kā no malas, un es pamanīju, ka ļoti daudz lietas, kas ir mūsu, neteiksim, kad ir sūnu ciems, bet mēs bijām diezgan ieauguši un nebijām uzdrošinājušies kaut ko mainīt un kaut ko sakārtot. Un es domāju, tagad šī iespēja ir, un arī pašreiz finansējums mums arī to atļauj sakārtot tieši šo te Kocēnu centru, Kokmuižas pils apkārtni, šo parku, ar domu, ka nākošajā vasarā viss darbi labi veiksies un mēs būsim daudz ko sakārtojuši. Mēs taisīsim jaunu pasākumu mūsu vēsturētāt Kokmuižas parka svētkus. Kokmuižas parka un Kocēnu sakārtošana būtu kā pirmais solis vides uzlabošanas darbos, jo plānos ir sakārtot arī apkārtējos pagastus. Ir ļoti daudz projektu, kas ir tieši uz šo sakopšanas darbiem. Gan projekti Vaidavā, Dauguļos, Dikļos, Bērzainē. Viss notiekās un tā kārtošanās ir notiekās, bet šeit mums projekta finansējums nav pašreiz, mēs iztiekam ar savu naudu, bet tas ir atkal stimuls tam, ka mūsu attīstības daļas speciāli strādās pie projektiem, kur mums varētu piesaistīt arī Eiropas finansējumu. Protams, nevar teikt, ka pilnīgi viennozīmīgi, bet lielākā daļa iedzīvotāji ir ļoti apmierināti. Pirmkārt, kaut arī no drošības ziņā, jo šie sausie zari, sausie koki, viņi vienmēr pie visādiem vējiem, viņi krita tajā brīdī, kad nebija plānoti, un nodarīja lielu postu gan ēkām, gan arī varēja savainot cilvēks. Lielākā daļa to vērtē pozitīvi. Neobaroka stilā celtā ēka prasa ieturēt vienotu stilu arī apkārtējā ainavā. Tādēļ arī jāveido pārdomāts vēsturiskā centra attīstības plāns, un šeit bez speciālista neiztikta. Pirmkārt, te ir daudz, kas ir pārveidojies, te ir daudz, kas ir nācis klāt, un mums ir jāatrod komplekss risinājums, jo te ir, no kā šitā vide sastāv. Sastāv no muižas, no parka, un ir riņķī ļoti daudz skaistu dīķi. Un te ir gan sporta aktivitātes notiek, kultūras pasākumi notiek. Mums ir jāatrod tās kopējas risinājums, lai cilvēkiem, kas šeit ierodās vai uz pasākumiem, vai arī tikai tāpat tās atpūsties, lai šis parks spētu nest to slodzi, kas te veidojās.
un reidi arī, lai būtu estētiski un tādi patīkami baudām. Cilvēkam pastaigājoties jārada pārsteigumi, bet tie pārsteigumi jārada tā, lai cilvēki varētu teikt tā, organizēti, netieši organizēti uz to ietu. Tāpēc tās takas veido ļoti daudz parkos, un cilvēki ejot pa to parku priecātos. Ainava tehniķis uzsver, ka kokmuiža atšķirībā no citām muižām attaisno doto nosaukumu. Šeit ir saglabājusies liela koku un vēsturiskā bagātība, tādēļ tā ir jāsaudzē un jāpilnveido. Naktīs gaisa temperatūra dažviet jau noslīd zem nulles, un tās vien ir rādītājs, ka ziema ilgi vairs nav jāgaida. Taču, lai arī daba brīdina par ziemas tuvošanos, kā ik gadu pirmais sniegs autovadītājs tomēr mēdz pārsteigt nesagatavotus. Un kamēr tas vēl nav noticis, drošas braukšanas skola aicina auto ziemas apstākļiem sagatavot jau laicīgi. Lai pārliecinātos, vai šoferīši jau sākuši par to domāt un sniegtu padomus, kā labāk sagatavoties ziemas braukšanai, Valmierā drošas braukšanas skolas speciālisti bez maksas pārbaudīja auto gaismas, riepu stāvokli un autovadītāja reakcijas ātrumu, veicot vīnas testu. Izejot šo testu, ir iespējams noteikt, cik viņš ir gatavs kaut kādām kritiskām situācijām, cik viņš ir gatavs kaut kādām tām lietām, kas nenotiek varbūt ikdienā, kad jau spēja jārēģē. Ja? Un tad, ja viņš izejot testu, redz, ka viņa rezultāts nav varbūt pietiekami labs, tad viņš vienkārši domājot līdzi var braukt varbūt mazliet uzmanīgāk, vairāk koncentrēties tajā braukšanā, nemēģināt darīt trīs lietas vienlaicīgi braucot, kā neredzi autovadītāji to dara. Drošas braukšanas skolas pārstāvji uzsver, ka jebkurā situācijā atbildīgs par to ir un vienmēr būs autovadītājs, bet atbilstoši auto aprīkojums ir kā papildus drošības faktors. Vasaras riepā mums ir viss diezgan ļoti lieliskā kārtībā, var vēl droši vairākus gadus braukt ar viņām. Tā kā arī sapratu. Varbūt jūs zināt, cik ir atļautais protektora dziļums ziemas riepām? Es domāju 4. Jā, tieši tā. Vai esat sagatavojies ziemai? Sen jau. Sen jau riepas ir iegādātas? Jā, sen. Šogad brauksiet ar jaunām ziemas riepām? Ar jaunām riepiņām un jauns auto, jauns riepas, jauns cilvēks. Jāmēr obligāti 3 vietās, un tad, lai varētu saprast, un tad ir vidējo mērījumu nomēra, un tad vairāk vai mazāk var redzēt. Un tad pēc tā, kā šis dilums ir bijis, tur vidū vairāk vai vidū mazāk, un pa malām vairāk, tad var noteikt, kādas ir problēmas bijušas. Vai pat liels spiediens, vai pa maz spiediens, vai viena mala ir noēsta, un tad var konstatēt, kad, pieņemsim, savirzi nav pareizi un tā tālāk. Riepas runā. Cik jūs prāt, tas ir svarīgi, lai protektors atbilstu vajadzīgam lielumam? Ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Vienkārši ļoti svarīgi. Kāpēc? Vai braucot pats to izjūtat? Protams, ar tām ziemas riepām, pa visām kupanām un tā tālāk. Nekādas problēmas nebija. Kā buldozers stum sniegu. Kā novērojuši drošas braukšanas skolas pārstāvi, lielākoties gan autovadītāji domā par gatavību ziemai, taču dažkārt pats sagatavošanās process notiek novēloti, iespējams laika trūkuma dēļ, un, protams, noteicējs savā ziņā ir arī naudas maks. Gaismas vai pareizi noregulēts, to mēs vienreiz gadā nevis paši, bet kā autovadītāji mūs vienmēr tehniskajā apskatē pateiks, vai ir vai nav, bet ir ļoti liela daļa ar autovadītājiem, kas tieši zinot, ka šī akcija ir, viņi tieši atbrauc šīs gaismas pārbaudīt. Tā kā, cilvēki, es varētu teikt, ka cilvēki interesējās, ja, un ja jau reiz ir iespēja atbraukt un to pa brīvi izdarīt, nav jābrauc uz servisu, jāmaksā naudiņu, tad viņi labprātīgi to izmanto. Un par protektoru dziļumu savukārt, es teiktu drīzāk, ka paši laikam cilvēki baigi nemēr milimetros, viņi vairāk tā kā uz acis skatās, ir vai nav, bet tas, ko mēs darām, mēs arī šeit dodam līdzi tādas dāvanīs, kas ir tādi protektoru dziļumu indikātori, noteicēji, un tad cilvēks pats var izmantot viņu jau tālāk turpmākajās darbības. Tad šādu te jūs dodat līdzi autovadītājiem? Jā, tieši tā, un tad viņš ir pietiekami precīzs, lai iedot to virzienu, cik tad daudz ir. Ja, un varētu nomērīt jau patstāvīgi. Varbūt kādreiz šeit viņš ir atbraucis vasaras riepām un mājās viņam ir ziemas riepas, tad, lai viņš zinātu, ka viņam der tās ziemas riepas, viņš var izmantot tādu nomērīt. Šādas akcijas jau notikušas arī citviet Latvijā, lai ne tikai pārbaudītu un palīdzētu autovadītājiem sagatavoties ziemai, bet arī aicinātu pašiem šiem drošai braukšanai svarīgiem faktoriem biežāk pievērst uzmanību. Jāpiemin, ka arī valsts policija tam sekos līdzi. Policija ir iegādājusies jaunas digitālas mērierīces un, ja būs nepieciešams, veiks protektoru dziļumu mērīšanu visu veidu autotransportam.
Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Baltic Forest iepērk kurināmo šķeldu, kas ražota no cirsmu atliekām, krūmiem vai malkas. Privāto mežu īpašniekiem piedāvā šķeldot un attīrīt aizaugušas pļavas un grāvjus. Informācijai balticforest.lv. Sijāna Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikala piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem, dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Jaunums! Tirzniecības centrā varēsiet iegādāties nelielu daudzumu metāla jumta PP20 profilu 3 krāsās, bez īpaša pasūtījuma un piegādes papildmaksas. Iespēja iegādāties jumtu nelielām ēkām, šķunīšiem un klājumiem. Labas ziņas tiem, kuri vēlas strādāt ar kvalitatīviem materiāliem. Oktobrī tirzniecības centrā esošo metāla profilu klāsts tiks papildināts ar firmas Knauf profiliem. Ziema vairs nav aiz kalniem. Sākot ar oktobri, akcijas piedāvājuma siltumizolācijas materiāliem, kas pieejami plašā klāstā no dažādiem ražotājiem. Gaidīsim ciemos! Tirzniecības centrā Nodus, Piebalgas 85 Cēsīs un saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga, Vecpiebalgas novadā. Oktobrī izskatīgas cenas turismu un atpūtas preču veikalā Ganders. Gribam, lai tev silti, dodoties rudenīgās pastaigās gar Gaujas stāvkrastiem. Siltajām milletu un lafuma jakām 35% atlaide. Arī kājām vienmēr jābūt sausām. Mežā, laukā, kalnā vai lejā. Lafuma pārgājienu apaviem 20% atlaide. Tiec pie jauna velo, izbauda vēl rudeni un esi pilnībā gatavs jaunajai pavasara sezonai. Velosipēdiem atlaides līdz 50%. Gards un sulīgs svētku cepetis vai pēc dūmiem smaržojošs grillēts steiks. IKI veikalā ir plaša izvēle maltītē tuvāko cilvēku lokā. Piedāvājam svaigu lielopa, cūgaļas un putnu gaļas sortimentu, fileju, ribiņas, karbonādi, šķiņķi, gardus marinējums un malto gaļu kotletēm. Līdz 24. oktobrim īpašs piedāvājums. Vistu stilbiņi tikai lats 39 kg. Gaļas piedāvājums par izdevīgām cenām ikdienu ir svaigs un rūpīgi izvēlēts, lai jūs izbaudītu gatavošanas un kopīgas maltītes prieku. Īpašie oktobra mēneša piedāvājumi tirzniecības centra Valleta klienta kartes īpašniekiem. Veikalā Sportland 40% atlaide Nike un O'Neill mugursomām. Veikalā Matu kosmētika 5% atlaide Indol produkcijai. Valmieras muzeja izstāžu namā 28. oktobrī pulksten 18. flamenko deju koncerts. Piedalās Rīgas domas bērnu un jauniešu centra deju grupa Flamenko. Ieeja bez maksas. Naktī no piekdienas uz sestdienu Valmierā Tārbads ielas apkārtnē nozaudēts automašīnas atslēgas. Pie atslēgām piestiprināts breloks ar gravējumu. Atradējam atlīdzība garantēta. Tālrunis 26 43 34 32 26 43 34 32. Mūsu bērnu dārzam Valmierā Paleisielā 65. Sveicu lielos un mazos, bijušos un esošos bērndārzniekus. Lai jums visiem veicas! Vadītāja Guna Ābele. Ar stārķu likstām un kurmju vejām, ar cēsim balsiem un jaunām sejām, ar ļaužu balsiem un raiņa dzejām, ar cēsim balsiem un jaunām sejām, ar ļaužu balsiem un raiņa dzejām. Par verga algu es tajā sirkšu, par indes malku es viņu pirkšu,
es jūtu, cik esmu nesis to smagu un grūtu, kad tās vairs nav, tik cik melns aiz naga, tad es tik apjaušu, cik bija smaga. Tās vairs nav, tik cik melns aiz naga, tad es tik apjaušu, cik bija smaga. Šo liktenes zemi šais svētvakaros no manas dvēseles kāds noņem nost. Šo liktenes zemi šais svētvakaros no manas dvēseles kāds